ļoti līvu, tu esi dzimtenē pārnācis. Tu esi pārnācis, vaicājot sev, kur zeme, kur zemīte. Nu, čau, šodien es atbraucu uz Ventspilu, ciemos pie Bračkas. Nu, un par cik mēs abi esam celpmaņi, tad arī atnācām uz Ventu. Ķersim beidzels šodien. Mums ir jau samastas makšķers noķerts pirmais ķīsis. Nu, un gaidam tumsiņu, ķersim beidzels. Nu, ko tu teiksi? Būs beidzels? Es domāju, noteikti būs. Jau ķīsis ir daudz soši. Jau pirmais bija ķīsis, tad jau būs arī beidzeli. Mums ir, starp citu, vietēja takziņa līdz adrenalīns un viņa tēvs. Tā ka, nu, bet, nu, te redzēs. Nu, principā jābūt, būs copi. Es domāju, ka arī būs, jo copis jau bija vairākas, izvilkām tikai viena gan ķīsi, bet uzdomāju, būs jau sāksies. Nu, neko, gaidam vakaru. Tā līdz nākamajai reportāžai. Nu tā, mēs ar Bračku šodien izmantosim divu veidu sistēmas. Viena ir ar 2 pavadām. Lejā svinks, nu tā kā bušu sistēma, bet ar 2 pavadām un ar visiem spīguļiem. Un šāda sanāk. Un otra ir pavisam vienkārša. Ir slīdošais svinks, griezulīts, 1 pavada ar āķa neliela. Un lūkus, man ir viena tāda un Bračkam arī. Uz to mēs tādus mēģināsim. Nu, protams, ka bija uzsējas. Nu, lūk, arī pirmā zils, bet tā nav veidzela. Pirmā zils ir bute. Bet copēja tā divreiz parāba, ka likās, ka tur jau nezinu, kam jābūt. O. Bet rezultāts ir atklāts. Kilograms ir? Nu, brauksim mājā? Nu, smuka veidzela. Nebūs raidījums. Nu, re, kur vismaz adrenalīns noķēra. Mums gan pa tukšo. Tā arī pirmā celpa, lai tu bija. Forši. Nu, ko, mēs tad veidzeļu celpi beidzam, atsveicinamies no vietējā adrenalīnu un malcam. Viņš vēl paliek, varbūt vēl kādu dabūs. Tikko bija vecais labais triks ar kameras nokrišanu. Nu, tā pasēdējām, cik mēs pasēdējām, kaut kādas 3 stundas. 3 bišķi vairāk. 3 īstenībā šitā bija vienīgā copa, ko adrenalīns izvilka veidzēl, protams, smuka, bet nu, uz 4 gabaliem pa 3 stundām viena copa. Laikam tā ir karma. Jo laiks bija labs. Laiks kā vienmēr bija labs, bet veidzēls kā nav. Tā, jā. Bet rīt mēs mēģināsim varbūt jūrā kaut ko noķert. Vai arī kaut kur citur. Bet varbūt arī nemēģināsim. Nē, mēģināsim. Mēģināsim. Nu tad tev līdz rītdienai. Varbūt rīt būs labāk, jā. Šodien otro dienu esmu Ventspilī un atbraucām pie jūras tagad. Viļņi ir Nu tā tad esam Stalzenē pie jūras, viļņi ir lieli, ik pa laikam uzsnieg un sniedziņš ir kaut kāds. Nu, līdz arī jaunā paudze,
Raimondam. Un tad jau manīs kaut ko noķersim vai nē. Mums ir breituļņas, reņģes, tārpi un garnēls. Tā ka it kā visas ēsmas ir. Nu, ko tu saki, noķersim? Nu, ņemot vērā vēju virzienu un kāpēc zāles vēl, es domāju, ka noķersim, ka vēl nesāk mainīties vējš. Nemainīsies, domāju, kaut kas jau būs. Nu, ja nenoķers, tad būsim sālpojušies svaigo jūras gaisu. Jā, laiks tik foršs, nav tik slikts laiks te vēju. Vispār nav, nu pie jūras ir bišķi, bet te nav forši. Nu, labi, jāi. Riku Raimondam izdevies tikt pie pirmajām 2 butēm. Urā! Nu, patur. Nu, reiz paļaušu, būs kaut kas tomēr. Tā apēda tārpu un apēda zivi. Zivs un tārps. Un tukšāķis ir garnevai. Nu, forši, sākums ir. Kur man ir 3 tāķu bušu sistēma, uz vienas ir tārps, garneve un vai nu reņģes vai breituņas gabals, es tagad vairs pat neatceros. Nu, labi tā. Man gan pagaidām butas vēl nav, Raimondam ir. Arī Aigars tikai pie pirmās ielas beidzot. Un pie tam, nu, var teikt, ka pat tujā pat padējām. Zivi vai no reņģi vai uz breituņu paņēma. Nu, reku Raimondam vēl dublotiņš tika. Šodien mums iet krietni labākā vakara. Nu, šito lāžam vaļā, šito tādu maziņu. Šodien mums iet krietni labākā vakara uz veidzevēm. Vismaz procents notiekās. Nu, parād to buti. Nu, lielākā uz tārpu, mazā bija uz zivi. Nu, šitā jau diezgan normāli salīdzinoši. Bot tā. Kaut kā mums te aizdomīgi sāk pietuvoties beigais melnums. Cerams, ka neatnāks. Aigars vēl tika pie. Urā! Nu, re, beidzot arī Aigars tici pie dubletā. Un pie tam gandrīz tepat pie krasta. Nemaz tā. Nu ko, šodien vismaz viss notiekās. Nu, darbojās principā tuvā distance. Un vislabāk, kad ņem uz reņģu un breituņu. Garneli ignorē vispār. Garneli neņem. Tārpu mazieņem. Tārpu mazieņem. Galvenais interesanti, ka jo, gandrīz blakus krastam jāmet, tad arī viss notiek. Ja vai tu stāv, tad vai nu mazā, vai nu vispār nav. Bet, Un zālināk arī tālāki, bet nu, šodien vismaz jau pilnīgi savādāk kā vakar. Nav jāskatās uz to zvaniņu un ka nekas nenotiek. Nu jā, tikai laiks šodien ir tāds, nu, nav pārāk valsts, bet, nu, tur ir super. Tāpēc, jā. Labi, mēs ejam turpin. Tikko bija skaidri redzama culpe un kaut kas it kā valkoties bračkam.
Tūlīt manīsim. Ir divas smukas buteļs. O, nu šitās jau ir tiešām jau normāls. Nu, papozē. Forši, vai ne? No tuvās distances atkal, stils un darbs. Nu, forši, šodien viss notiek. Kad garde var pateikt. Poķēra arī, kur maziņu, laikam, metīs tā ārā. Jā. Nu, Aigars jau ticis pie Šitā bišķi šodien traknākas. laikam ir lielākā. No forši. Pašā noslēgumā duplets. Nu jā, jau vācamies nost un vēl divas butas. Nu ko, 2 dienu pūliņus kaut ko noķert esam beiguši. Vakar bija, var teikt, izgāšanās ventā pa veidzaviem, bet nu redzējām toties, kā cilvēks izceļ smuku veidzā. Nu un pie jūras mums jau gāja krietni labāk. Jā, un reku suns ar kaut kāds jau atnāca. Dienas zaglas ir kāds. Nu, ko tu teiksi? Nu ko, šodien ļoti patīkami. Laiks nebija tik patīkams tā kā gribētos, bet toties, bija copi normāli. No vakar, jā, ko es varu piebilst. Redzējām, ka tur veidzās ir, bet mums vienkārši nepaveicās ar tevi. Nu jā. Bet vakar bija labs laiks un copes nebija. Jā, šodien slikts laiks, bet bija cope. Tā kā jāiet copēt sliktā laikā. Nu jā, rezumē ir viens. Slikts laiks ir cope. Nu labi, tad līdz nākamajām copēm, tā. Kur zeme, kur zeme.